Valder? Tā, tu man kaut ko sūtīji, skatījos. Jā. Jā, ļoti labi. Dokumentālā filma par gleznotāju. Jā, es viņu satiku izstādē, parunājos. Es piedāvāju par viņu taisīt doķeni. Viņa piekrita. Viņa man liekas ļoti interesanti. Jā, interesants personāžs. Tas skaidrs, koncepts man arī patīk, bet cik tu ļoti parunājies ar viņu jautājums? To vienreiz. Saproti, te ir tāda lieta, ka dokumentāls filmas var celt gaismā ļoti aktuāls tēmas, bet te ļoti pietrūkst kaut kas. Pagaidām tas, ko es redzu, ir tāds ļoti virspusējs, un ar ko tu vispār plāno atšķirties no jebkuras citas dokumentāls filmas par mākslinieku? Es nezinu, man būs jāparunā ar viņu. Konkrēti jāparunā. Ejam parunā. Tā, Dagmāra. Klausies, es lasīju to ļoti forši tu esi atrisinājuši, un es domāju, ka tu mierīgi vari jau filmēt tagad droši. Paldies. Vispār apsveicu, tu esi tik uz galvu. Ir konflikts, un struktūras skatos ir. Amanda, jā, nākuši. Sveiki. Jā, sveiki, labdien. Valters. Marija. Tad kāds ir plāns? Jā, es sākumā tev uzdošu tādus ievadu jautājumus. Nekas sarežģīts. Vienkārši mikrofonu es atradīšu ātri. Lūdzu, uzlieciet tur sev, kur mazāk kratās. Jā. Šādi? Labi, sākumā iepazīstini sevi, kā tevi sauc, ko tu dari. Man skatīties kamerā? Nē, mazliet nostāk, skaties labāk. Tad man vajadzēs ar sienu runāt. Tu negribi nomainīt fonu? Ejam tur. Sāc jau filmēt. Pagaidi, es nevaru filmēt tevi un sekot tev. Nevari vai negribi? Nāc, tas arī daudz labāk nāšu kustībā. Es esmu Marija Gulbe. Es pabeidzu mākslas akadēmiju. Es gleznoju brīvajā laikā un dažreiz arī pēc pasūtījuma. Kā tu sāki gleznot? Sāku jau bērnībā. Jā, mēs sākām staigāt, un es viņai uzdevu jautājumus. Viņa tik forši visu pastāstīja. Man šķiet, ka tiešām tā staigāšana viņai palīdzēja. Vienīgi es nezinu, cik labi tas materiāls derēs, jo sanāca diezgan mākslinieciski visu uzfilmēt. Nē, pa vizuālo materiālu es neuztrauktos tavā vietā. Tas, ko es dzirdu, ir, ka tu tik un tā skrāpē virspusi. Es nevienā brīdī nejūtu līdzi tam viņa stāstam. Jā, bet es visus jautājumus jau uzdevu. Viņa ir gleznotāja. Ko vēl es varu viņai pajautāt? Bet viņa taču noteikti ir kaut kas vairāk. Papēti to. Jā, bet... Neveicis. Paldies.
Man nav daudz ko stāstīt, bet ar ģimeni kontaktējos mazāk, tikai ar brāli pa laikam. Vai tu pazīsti kādu vārdā Viesturs? Pazinu. Nu jau vairs nē. Vai ir vēl daudz jautājumu palikuši? Es gribētu laikam ātrāk beigt. Ok, jā. Valter, Jā. varbūt gribi rīt satikties tāpat vien? Nu, zini, ārpus filmēšanas. Jā, protams. Bet kur? Es tev uzrakstīšu. Labi. Nu tad uz tikšanos. Okay, jā, tas ir labi. Nu, ko tu viņiem teici? Un es viņam teicu, lai tad šie ņem to savu zīmējumu un uzņem ar AI. Es taču zinu savu vērtību. Jā, tu man jautāji vakar par Viesturu, vai ne? Jā, tu teici, ka viņš vairs nav tavā dzīvē. Tā ir. Viņš izdarīja pašnāvību. Vienu nakti viņš paņēma papīra nazi, iedur to sev dēlnā un uzšķērda līdz ākonim. Viņš nosiņoja tik ātri, ka nebija lielas izredzes. Un tā vismaz saka policija. Un te naktī viņam bija šis džempers. Tev vispār piestāv? Piedod, man ir jāatbild. Sveiki, es jums varu atzvanīt? Tu saproti, tev ir jāiet uz pilnu banku. Galvenais ir satuvināties. Un tad tu arī varēsi izvilkt to, kas viņa patiešām ir. Ja? Viss, čau! Es tev ielēju vēl vienu. Tā ir. Labi, tad tiekamies nākamajā filmēšanas reizē. Jā. Paldies tev par šodien.
Ne jau pa viņu. Sveiki, jā. Nu, sveiks, Valter. Sveiki, jā. Man šķiet, viņa sevi nogalināja. Marija. Viņai bija nazis. Es nezinu, ko darīt. Tieši tas jau arī strādā, nu kā tu nesaproti? Ko? Tu viņai piezvani, noskaidro. Labi. Es mīlu tevi.